Ziniet, ka režisori mirstamības ziņā ir 2. vietā aiz pilotiem izmēģinātājiem. Man bija 19 gadi, es nenobijos nemaz, bet man kopš tā laika liekas, ka tāds izcils labs režijas uzvedums ir līdzīgs tādam lidojumam ar nezināmu, pilnīgi vēl nepārbaudītu lidaparātu, kas paceļ visu to staimi augšā. Šovakar, man liekas, te ir 3 ļoti dažādi lidojumi ar dažādiem aparātiem. Viens, man liekas, pat ar saules baterijām lido. Pastīsimies. Opera Fausts, sacerējis Guno. Norises vieta Latvijas Nacionālā opera. Norišu pārvaldnieki ir kā režisors Aiks Karapetjans un diriģents Tadeušs Vojcehovskis. Taču īstais pārvaldnieks, marionešu dancinātājs, priesteru iemiesotājs, lielā baisā ēna aiz pasaules mugurkaula – Mefistofeles. Blakus viņam izbāl galvenā soprāna daļums un apdziest galvenā tenora augstais do. Opera Iemūrētie, sacerējis Ešenvalds. Norises vieta Latvijas Nacionālā bibliotēka. Tas ir Nacionālā opera. Iemūrēšanas virsvadītāji režisore Laura Groza-Ķibere un diriģents Māris Sirmjais. Pulvinstrumenti, solisti, koristi, orķestranti. Parādās prezidents, pagrozās ministre, bet stāsts ir par mīlestību, kā daždien operā. Kora opera Neoarktik, sacerējuši 2 – latvietis Krists Auznieks un nelatvietis Endijs Stots. Norises vieta Mihaila Čehova, Rīgas Krievu teātris. Temperatūras uzturētāja Kirstena Delholma. Viņa no Dānijas un tur nav sevišķi silts. Delholma Rīgā izoperējusi Orfeju un izpētījusi kara iedabu. Un viņas redzeslokā ekosistēmas, ko iespējīgā videodārzā iziet Kaspara Putniņa vadītais Latvijas radiokoris. Tātad gada uzvedums 2016. gadā opera Fausts. Viens diezgan pazīstams latviešu režisors, neteikšu vārdu, saņemot balvu, viņš no skatuves pateica tādu frāzi: paldies žūrijai par objektīvu vērtējumu. Bet tā kā es neesmu redzējis pareizi izrādes, es nevaru to pateikt. Tāpēc bišķiņ parfrāzēšu armeņu stilā, pateikšu žūrijai paldies
par jūsu subjektīvu vērtējumu, kas izraisīja man objektīvi labas emocijas. Protams, paldies manai grupai, manam asistentam, Dācim, Ligai un, protams, operas namam par tādu pieredzi. Paldies visiem. Un, protams, dziedātājiem, kāpēc dziedātājiem, kāda opera. Paldies.